Ko darīt, ja tu jau mēģināji veidot savu biznesu, bet tev neizdevās? Ja tu mēģināji veidot attiecības, bet izgāzies? Ja tu uzsāki veselīgu dzīvesveidu, bet atkal nonāci pie vecajiem ieradumiem? Ļauj man tev atbildēt ar pretjautājumu. Ko tu dari tad, ja tu šovakar aizmirsi iztīrīt zobus? Tieši tik vienkārši. Tu piedod sev šo kļūdu, bet nākamajā vakarā vai pat jau rītā tīri tos atkal. Tu atgriezies pie tā, ko tu visu laiku darīji, tādā veidā saglabājot savu veselību. Tieši tāpat ir arī ar visu pārējo. Atceries, ka tev vienmēr ir vēl viena iespēja. Tas, kas tev traucē, ir tas, ka tu iekrīti pašpārmetumos, vēlies padoties, un tev liekas, ka tev nekas neizdevās, un tu neesi tā vērts, lai atkal mēģinātu. Patiesība ir tāda, ka tev vienmēr ir vēl viena iespēja. Taču pēc šīs iespējas tev vienmēr ir vēl viena iespēja. Un tā tas nekad nebeidzās. Tāpēc pārstāj vainot sevi, pārstāj dzīvot negatīvos scenārijos un sāc atkal rīkoties līdz brīdim, kamēr tu varēsi teikt, ka tagad tev izdevās. Piesako manam profilam un pārsūti šo video kādam, kuram tas noteikti būtu jādzird.